AR Agro piedāvājuma klāstā ir ienācis jauns agregāts, jauns firmas agregāts, firmas Evers agregāts, dziļirdinātājs. Ne tik vienkārši dziļirdinātājs, bet tieši zālāju dziļirdinātājs. Parasti mēs jau zinām, ka dziļirdinātājs, kas tas ir, ļoti vienkārša lieta. Liels kalts, kas iet zemē, un visu tur bišķiņu salauž to zoli, kas tur veidojušies ilgstoši, ilgus gadus arot, īpaši 20-25 centimetros, jo dziļāk mēs parasti jau neārām. Bet kā lai to dziļināšanu, augsnes dziļināšanu veids tieši zālājā? Ja pārsvarā saimniecībā ir zālāju lauki, un tad tas periods, kad to zālāju varētu dziļināt, ir ļoti, ļoti maziņš. Tad firma Evers tieši piedāvā zālāju dziļināšanai šādu iekārtu. Šīs konkrētais ir 3 metri darba platumu ar 4 zariem, tātad instarpa 75 centimetri. Tad, lai tā visa dziļināšana notiktos veiksmīgi un labi, tad priekšā vispirms ir griezēja disks, kas pārgriež, sagriež, iegriež zālē to tieši līniju, kurā vietā ies kalts. Un šeit arī, protams, ir noregulēt, cik dziļi tam griezēja diskam būtu jābūt. Tad seko, protams, kalts. Kaltam apakšā ir tieši 6 cm plats šajā gadījumā, bet, ja nu gribat ļoti tādu agresīvu lietu, tad iespējams pat 25 cm lielu tā saucamo bezlīgu. Un galā nāk piespēdēji rullīši, kuri to pacelto zāli nedaudz piespiež atpakaļ un tā kā ieliek atpakaļ vietā. Un piespēdēji ruļu vidū mēs redzam arī, ka ir tādi tīrītāji, kuri, ja nu tur kaut kādas zemes ir sagājuši un kādas augu atliekas un lapas ir sagājuši, lai to tiek iztīrītu. Regulācija, dziļuma tieši regulācija notiek tieši šajā vietā. Šie ruļi kalpo arī kā atbalstītāji, un to ļoti vienkārši var izdarīt, ka mēs uzliekam šeit vajadzīgos centimetrus ar šo atbalsta ierobežotāja šaibu, uzliekam vajadzīgos centimetrus, piemēram, uzliekam 35 cm dziļumā, kas strādās, un aizaisam ciet, un tad nodemonstrēšu, ka, piemēram, zeme spirīsies, pacelsies tik augstu un ierobežosies, un te vēl paliksies tieši darbība atsparei un vēl nedaudz amortizēsies tā lieta. Agregāts ir ļoti vienkāršs. Mēs piedāvājam tieši, ka arī šeit ir vēl hidro aizsardzība, jo mūsu Latvijas akmeņainajos augsnēs, mums šķiet, ka šī hidro aizsardzība būtu vēlama. Protams, bez šādas hidro aizsardzības modeļi krietni lētāki, bet akmeņi prasa savu. Bet, neskatoties uz to, arī šeit mēs redzam, ka katrs kalts ir pieskrūvēts ar 2 skrūvēm, un priekšējā skrūve ir nedaudz mazāka, un ja nu gadās kā šķērslis, kur nenostrādā hidroharmonizācija, hidro aizsardzība, tāda ir rezerves skrūves priekšā, mēs redzam, saliktas jau 4 rezerves skrūves pieliktas, kur mēs ātri varam paņemt un ielikt un nomainīt un darboties tālāk. Šie konkrētie dziļinātāji zālē ir iespējams dažādi modifikācijas, ir iespējams ar 3 zariem, 4, 5, 6 un pat 7 zariem ar instarpu 60, 75 un 90 centimetriem. Tātad ļoti dažāda modifikācija, jāstāsta, kas kuram ir vajadzīgs, kāds kuram mājās ir traktoriņš, ar kuru šo vilks. Mēs arī mēģināsim šo iekārtu pārmēģināt dažādās zemēs, dažādās augsnēs, un jums arī to parādīt. Veiksmi visiem un uz tikšanos nākamajā sižetē.